Pianists, muzikologs un pedagogs Rafī Haradžanjans ir dzimis Armēnijā, bet kopš 1970. gada par savām mājām sauc Latviju. Rafī piedzima 1944. gadā Erevānā diriģenta Ispira un muzikoloģes Jevģenijas Haradžanjanu ģimenē. Mūziku studēja gan dzimtajā pilsētā, gan Sanktpēterburgā, toreizējā Ļeņingradā. Viņa pasniedzējs Pāvels Serebrekovs iedrošināja jauno mūziķi spēlēt kopā ar latviešu pianisti Noru Noviku. Tā izveidojās viņu klavieru duets, kuru Rīgas filharmonijas direktors Filips Šveiniks uzaicināja darboties Latvijā. Kopā spēlējot, Nora un Rafī iestūrēja arī laulības ostā. Ar nosaukumu Rīga piano duo Haradžanjana un Novikas duets ieguva pasaules slavu. Tas koncertēja gan Eiropā, gan Padomju zemēs, gan Japānā, Ziemeļkorejā, Izrēlā un citviet pasaulē. Viņi piedalījās daudzos prestižos festivālos. Kopš 1970. gada Rafī Haradžanjans ir pasniedzējis Latvijas valsts konservatorijā, vēlāk Mūzikas akadēmijā. Profesors ir sagatavojis virkni mūsdienās atzītus pianistus – Reini Zariņu, Ruslanu Perežilo un citus. Pēc Noras Novikas nāves 2009. gadā Haradžanjans turpināja koncertu darbību, uzstājoties kopā ar saviem audzēkņiem. Haradžanjans ir grāmatas par Aramu Hačaturjanu, kā arī daudzu rakstu autors, tostarp par komponistiem Jāni Ķepīti, Pēteri Vasku un Latvijas klavieru duetiem. Rakstījis scenārijus dokumentālajām filmām, transkripcijas un kompozīcijas klavieru ansambļiem, strādājis pie nošu krājumu izdošanas. Kopš 1990. gada Rafī Haradžanjans vada Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociāciju, viņam ir liela sabiedriskā autoritāte. Vairāk nekā 20 gadus viņš aizstāv mazākumtautību intereses UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā. 1995. gadā Rafī Haradžanjans saņēma Latvijas pilsonību par īpašiem nopelniem. Kopš 2002. gada viņš ir 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris.